Jā, pirmā sacīksta aizvadīta jaunajā sezonā, 1600 klasē. Pilnīgi noteikti ir jūtams pārmaiņas starp ABC reises automašīnu un šo automašīnu. Ir stipri lielāks ātrums, ir jāsāk domāt, kā un kur brauc, kur bremzēt, kur pātrināties, tāpēc pilnīgi noteikti ir labs solis uz priekšu. Ceru uz vēl lielāku dalībnieku pulku nākamajā sacīkstē jau un tiekamies trasē. Šodien skaists laiciņš priekš trases dienas, viss kā vajag. Te jau šodien parādījās, kad brauc trasē arī tādi tipiskie ikdienas autiņi, Opel Zafira, Golfiņi, tur tā kā, perfekts veids, kā attīstīt savus iemaņus un uzlabot tieši vadāmību, un es domāju, ka tas noder ikvienam. Teikšu godīgi, superīgi, ir kaut kādas pārmaiņas. Protams, tā saķere dod kaut kādas pārmaiņas, jāadaptējas pretēji ieradumiem, jābremzē vēlāk, jāstūrē drošāk un jā, ātrums jūtams. Izdevās veiksmīgs pirmais aplis, tikt cauri konkurentiem, izrauties priekšā un tad jau dzīties pakaļ Marekam, kas bija pirmajā vietā. Izdevās tikt arī garām, bet tajā brīdī mašīna sāka mazliet raustīties, kaut kas tehniski līdz galam nenostrādāja un Mareks aizgāja atpakaļ pirmajā vietā un tā bija arī mana vienīgā iespēja šajā braucienā.